jūs zināt, ka neviens slepkava nepatur sevī mūžīgo dzīvību. Jānis atsaucas uz kalnu svētrunu, uz to, ko Jēzus mācīja. Un Jēzus teica līdzīgus vārdus, viņš teica Mateja evaņģēlija 5. nodaļā, jūs esat dzirdējuši, ka vecajiem ir sacīts, tev nebūs nokaut, un kas nokauj, tas sodāms tiesā. Bet es jums saku, kas uz savu brāli dusmo, tas sodāms tiesā. Bet kas saka uz savu brāli ģeķis, tas sodāms augstā tiesā, bet kas saka bezdievs, tas sodāms ēlas ugunī. Jēzus atkal mūs konfrontē ar to nosacīt dabisko lietu kārtību. Kur mēs sakam, dots pret dotu, taisnīgi, vismaz taisnība uzvarēja. Un bēdīgi ir, ja tas ienāk brāļu vidū. Ka šo vidi, kurā mēs esam, ka brāļi un māsas draudzes vidū, ģimeņu vidū, kur būtu jābūt saticībai, kur būtu jābūt žēlastībai, kur jābūt piedošanai, ka mēs sakam, nē, tas ir taisnīgi, es viņam nepalīdzēšu, es esmu gatavs šīs attiecības upurēt. Interesanti, ka tas, ko netiešā veidā, ja Kains un Ābels runā par upuru pienešanu Dievam, kur viena upurs tiek uzlūkots, otra nē, tad tā pretestība, ko Kains izdara pret Ābelu, ir tāds vēstījums Dievam. Dievs, ja tev nepatīk mans upurs, tad es tev sagatavošu citu upuru, un tas būs mans brālis. Un reizēm mēs savā paštaisnībā kļūstam par tiem, kas esam gatavi nodarīt diezgan šausmīgas lietas, lai tikai pierādītu savu taisnību. Jo mēs esam katrs par sevi. Mēs aizmirstam, ka mēs esam kopiena, ka mēs esam viena draudze, ka mēs esam viena Kristus ģimene. Un Jānis mums saka, jums tā nav jādzīvo. Jums ir jāmīl citam citu. Bet kā, lai mēs to spējam, jo dabiskā lietu kārtība ir tāda, ka mēs atdaram taisnīgi, ka to, kuram ir, mēs atalgojam, tas, kurš ir čakls, to mēs atalgojam, tas, kuram nav, tam, kuram neiet, tas, kurš mani nodarīs pāri, to mēs sodām. Bet mēs redzam, ka Jānis mums portretē labu piemēru, kur viens iestājās par visiem. Viņš saka, skaties uz Jēzu. Vienmēr skaties savā dzīvē uz Jēzu, jo Jēzus ir par tevi. Pāvils vēstulē romiešiem saka, bet Dievs savu mīlestību uz mums pierāda ar to, ka Kristus par mums mirs, kad mēs vēl bijām grēcinieki. Šobrīd es skatos uz jums, jūs esat labi cilvēki, jūs ir viegli mīlēt, ar jums ir viegli būt kopā, bet Kristus nāca pie mums, kad mēs tādi nebijām. Kristus pie mums nāca, kad mēs bijām grēcinieki, kad mēs bijām pelnījuši sodu. Viņš saka, es iestāšos par tevi. Pāvils 2. vēstulē korintiešiem saka, tā kā viens ir miris par visiem, viens Jēzus Kristus ir miris par visiem cilvēkiem, par tevi un mani ieskaitot. Tad visi ir miruši. Un viņš ir par visiem, lai tie, kas dzīvo, nedzīvo vairs sev pašiem, bet tam, kas par viņiem miris un uzmodināts. Jēzus mūs ir atpircis no nāves dzīvībā. No garīgas pazušanas viņš mūs ir ienesis dzīvībā. Un viņš saka, šobrīd jūs vairs nedzīvojat sev, bet Kristum. Mana motivācija vairs nav mans labums, bet Kristus labums. Mana motivācija vairs nav mans gods, bet Kristus gods. Un es kalpoju viņam. Līdz ar to mans fokus ir jānomaina no pašcentrētības, no sevis uz Dievu, uz Jēzu. Bet tas, ko Jānis mums rāda, viņš saka, paskaties vēl mazliet tālāk, caur Kristu, ko tu ieraugi. Viņš saka, mīlestību mēs esam iepazinuši no tā, ka viņš savu dzīvību par mums ir atdevis. Un arī mums pienākas savu dzīvību atdot par brāļiem. Viņš saka, skaties uz Jēzu, uz viņa piemēru, uz to nesautīgo mīlestību, uz to Dieva principu, kurš ir pašaizlīdzīgs, kurš iestājās par otru, kurš pilnīgi nepelnīti atdod savu dzīvību. Un ieraugi savu brāli, ieraugi savu māsu, ieraugi savus līdzcilvēkus.
Un tas ir tas, kas mums ir jāmaina skats no tā, ka mēs esam uz sevi centrēti. Mums jāierauga, kā Dievs skatās uz mums un iestājās par mums. Ņemot vērā šo principu, skatieties cits uz citu, kalpojiet cits citam, rūpējieties cits par citu. Par ko tu vari iestāties? Par ko tu vari parūpēties? Kam tu vari būt noderīgs? Jānis, viņš konfrontē mūs un viņš saka, bērniņi, nemīlēsim ar vārdiem un ar mēli, bet ar darbiem un patiesību. Nemīlēsim tikai ar vārdiem. Ir labi pateikt, cik labi jūs redzēt, ir labi pateikt, ka es tevi mīlu un tu esi svarīgs. Bet ir labi arī zināt, ka tajā brīdī, kad ir ziepes, man ir kam piezvanīt. Kas ir tie cilvēki? Es ceru, ka mums katram ir kādi cilvēki, kas mums zvana tad, kad viņiem ir slikti. Vai tev ir šādi cilvēki, kas tev traucē tikai tad, kad viņiem ir slikti? Un vai tev ir cilvēki, kuriem tu vari piezvanīt tad, kad tev ir slikti? Patika, viens draugs teica, viņš teica, man ir draugs, kurš vienmēr man zvana, ka viņam problēmas ar mašīnu. Lai arī es neko no mašīnām nesaprotu, viņš man vienmēr zvana. Jo kaut kā kopā mēs tiekam galā. Nemīlēsim tikai ar vārdiem un mēli, bet ar darbiem patiesību. Nebūsim tad, ka mūsu vārdiem ir tukšas skaņas vērtība. Mums darbiem ir jābūt praktiskiem. Jēkabs savā vēstulē saka līdzīgus vārdus. Viņš saka, ja brālis vai māsa ir kaili un tiem trūks dienasčās barības, bet kāds no jums viņiem teikt, ej ar mieru, sildieties un baudiet barību, bet nedot viņiem to, kas miesai vajadzīgs. Ko tas palīdz? Kādu labumu tas dod tam cilvēkam, vai tas dara godu Dievam? Es atminos, ka mums bija Alfa kurs šeit Matejā, un bija kāds vīrs, kuram bija tāda ļoti nošņurkuša apava. Nezinu, cik jau viņš sezonas ar viņiem bija staigājis, bet viņi bija sezonai nepiemērot. Un tas bija tik sirsnīgi, ka Alfas nedēļas nogalē viens brālis, viņš vienkārši iedeva viņam savus. Viņš saka, man līdzi ir 2. Izstāsta, ka mums ir līdzīgs kājas izmērs. Ņem, ej ar viņiem. Ļoti praktiska palīdzība tajā brīdī, kad ir vajadzīga. Ko tas dod, ja es skaistām, svētulīgām frāzēm varu pateikt, redz, Dievs par tevi parūpēsies, bet mēs te pārējie, mēs turpināsim lūgt par tevi. Kāds ir tas pievienotais labums no tā, ka es šeit esmu? Arī man ir tas risks būt šeit tieši tādam pašam, kurš pasaka, lai jums svētīgi, neiet ar mieru, kalpojiet tam kungam ar prieku, un kāds pie manis atnāk, es teiktu, sorry, neko nevar palīdzēt. Un bieži tā arī ir, ka es neko daudz nevaru palīdzēt. Un es domāju, kā Jānis šeit runā, viņš saka, ja kādam šajā pasaulē ir pārticība, un viņš redz savu brāli trūkumā un noslēdz tam savu sirdi, kā lai viņām paliek Dieva mīlestība. Un es varu teikt, cik labi, ka es neesmu pārticībā, kad es esmu turpat, kur vispārējā Latvija, tādā uz robežas ar trūkumu. Un es jau nevaru neko palīdzēt. Man jau ir tikai tas mazumiņš. Un, protams, ka pirmām kārtām man ir jāparūpēs par manu ģimeni, lai manai sievai viss ir labi, lai maniem bērniem viss ir labi, lai tur ir silts un lai mums ir ko galdā likt. Jo arī tur es nesu liecību par Kristu, un tā ir absolūta taisnība. Un tur mēs audzējam cilvēkus, kur atkal tad, kad mēs būsim vecumā, es ceru, ka viņi parūpēsies par mani. Bet Jānis šeit nerunā par ģimeni. Viņš runā par garīgo ģimeni. Viņš ir brāļi un māsas šeit draudzē. Palīdz. Un tad bija kāds gadījums pavisam nesen, kur tas nebija mērķis man konfrontēt, bet es pēc tam pārdomāju to notikumu, jutos ļoti konfrontēts, īpaši šīs raksturvietas gaismā. Kur kāda kundze gados nevarētu teikt, ka viņai būtu milzīga pensija, liela ienākuma, ka viņai būtu daudz kupla ģimene, kas par viņu rūpējās, bet viņi man stāstīja stāstu, kur bija kāds bezpajumtnieks, kuram bija vajadzīga palīdzība. Viņš šo bezpajumtnieku bija ievērojusi, jo viņi bija kalpojusi zupas virtuvē. Un tagad jau vecuma un nespēka dēļ vairs to nevarēja darīt. Viņa teica, nāc ar mani, es redzu, ka tu klepo,
ir ziema, es gribu, ka tev nopirksim zāles. Un viņi viņam nopērk zāles. Viņš saka, nāc, tev vajag nomazgāties. Viņi aizved pie sevis uz dzīvokli. Un viņi ļauj, ka viņš nomazgājās. Viņi viņam pagatavo ēst. No tā, kas viņai ir. Beigās viņa pēc kāda laika, šis bezpajumtnieks ir devies prom. Viņa saprot, ka viņa vēl ir apzakta. Ka viņai nozakt viņas pēdējie, ne pēdējie, bet 30 eiro, kas bija somiņā. Un varētu teikt, kāpēc tu viņu ielaidi savā mājā? Un reizē viņu portretē Kristus mīlestību labāk nekā es ar saviem vārdiem. Viņi ieraug vajadzību savā trūkumā un aiziet un kalpo tam cilvēkam, kuram ir vēl mazāk. Bet es nevaru izglābt visus. Es nevaru atdot visu, ko es tad pats darīšu, kā mēs dzīvosim tālāk. Tā ir taisnība. Mēs nevaram izglābt visus katrs. Tāpēc Dievs deva draudzi. Mēs varam kalpot kādam. Mēs varam rādīt Jēzu kādam. Tas, ko Jānis šeit skaisti turpina, viņš saka, un tā mēs zināsim, ka esam no patiesības, iedrošināsim viņu priekšā savu sirdi. Un pat ja mūsu sirds mūs apsūdz, pat ja tava sirds nāk un saka, tu taču nevarēji palīdzēt visiem, tu gribēji, bet tev nebija resursi, tev nebija spēka, tu neesi pietiekami labs kristietis, jo tu nepalīdzēji visiem cilvēkiem. Jānis saka, pat ja mūsu sirds mūs apsūdz, Dievs ir lielāks nekā mūsu sirds. Viņš zina visu. Mīļotie, ja jau mūs neapsūdz sirds, tad mums ir paļāvība uz Dievu. Tavs darbs nav izglābt visus. Tu to nevari. Bet tu vari izglābt kādu. Tu vari vest pie Jēzus kādu. Tu vari būt par kādam cilvēkam par svētību. Tu vari rūpēties par kādu. Šeit draudzē. Es nesaku tagad, ka mums visiem jābrauc misijā uz Pakistānu, kā Pēters mums rādīja. Un arī tas kādam varbūt ir sirdī šī misija braukt tālumā un kalpot tur. Bet arī tajā vidē, kur mēs esam. Jānis noslēdz šo fragmentu, kur mēs arī šodien noslēgsim. Viņš saka, ja mēs ko lūdzam, tad saņemam no viņa, jo mēs turam viņa baušļus un darām to, kas viņam tīkams. Tātad mēs saņemam, jo turam viņa baušļus un darām to, kas viņam ir tīkams. Tā ir jābūt manai motivācijai izdzīvot savu ticību praksē katru dienu. Turēt viņa baušļus, darīt to, kas viņam tīkams. Bet kas tad ir tas viņa bauslis? Viņa bauslis ir, lai mēs ticam viņa dēla Jēzus Kristus vārdā un mīlam viens otru, kā viņš mums ir pavēlējis. Tie ir Jēzus vārdi, mīlēt Dievu, mīlēt cilvēkus, būt šeit, klātesošiem, redzot vienam otru vajadzības, rūpējoties par tām. Bet kas viņa baušļus tur, tas paliek viņā, un viņš tanī. No tā mēs zinām, ka viņš paliek mūsos no gara, ko viņš mums ir devis. Un kāds var jautāt, bet vai tas nav darba evaņģēlijs, ka es tagad iešu un visiem kalpošu un zināšu, ka tādā veidā es esmu kristietis? Nē, tas nav darba evaņģēlijs, tāpēc, ka tu nevari nopelnīt glābšanu. Tu vari to saņemt kā dāvanu. Tu nevari izglābt ne sevi, nekādu citu. Bet tu vari rūpēties un kalpot. Paliec viņā. Paliec Kristu. Tādā veidā tu ļauj viņam palikt tevi. Es esmu vairāk kā pārliecināts, ka man šajā nedēļā būs jāatbild par saviem vārdiem. Esmu vairāk kā pārliecināts, ka arī tev būs iespēja kādam kalpot,
tajā brīdī mums būs atbildība Dieva priekšā. Ko mēs darīsim? Es aicinu, ka mēs varam piecelt